Kā lai uztaisa ķīniešu spārnu? Pirmais, kas ir vajadzīgs, ir spārns. Ir spārns. Tikai 50 eiro. Tad, kad spārns ir dabūts, tad ņemam 320 smilkspapīru un to virsū. Tā nodrillēts ir. Pēc teorijas it kā visu to melno gruntu vajag dabūt. Bet šitam nevajag, jo šis ir cinkotais spārns. Te tā jau vairāk viņi slīpē, jo sliktāk paliek. Te pa vidu, kur ir tumšais metāls, tur cinks jau ir noslīpējies. Kad malām ir gaišais, un tur vēl ir cinkotais. Tā kā tā. Attaukots ir, tagad ies virsū skābā grunta. Tur, kur pliks metāls. Un tagad ies virsū šūju mastika. Te pa māliņu. Māliņi ir noķērlēti, un tagad ies pār pildošā grunta. Pildošā grunta ir virsū, apšujus ir, tur slīpēt vairāk neko nevajag. Nogruntē, pagaid, lai apšūst, un tad krāsa iet virsū. Es parasti sāku ar maliņām. Nokrāso maliņas visu riņķi un tā lielo virsū. Tādā veidā. Spārns ir gatavs. Gandrīz gatavs, daži gruzīši ir virsū. Bet tos paņēmis, pieslīpēs, uzpulēs un būs ļoti skaisti. Kā jau garāžas apstākļos. Nav jau kameras krāsošanas, bet tā pati nekāda vaina. Te vēl viens ir. To pieslīpēs un super.